Latvija ir bagāta lielām personībām. Jūrmalā tāds ir jūrmalnieks Leonards Žukovs, skolotājs, 3 zvaigžņu ordeņu kavalieris, profesors, Baltijas pedagoģijas asociācijas dibinātājs un goda prezidents, cilvēks, kurš nosvinējis 90 gadu jubileju un kura mūžā daudz kas noticis un kura atziņās būtu vērts ieklausīties. Šodien esam viesos pie viņa, lai klausītos profesorā. Manā mūžā ir 5 iekārtas pārmainījušās. Latvijā es esmu dzīvis, tā pirmajā Latvijā, un tagadējā Latvijā es domāju, vēl dzīvot ilgi, jo man solis 100 gadus, tātad vēl Latvijā dzīvos vismaz 100 gadu. Ziniet, ir kaut kāda īpaša izjūta, ka tu vienmēr kaut ko dari, kaut kas iznāk, neiznāk, bet starp tevi ir labi cilvēki. Un tik labi cilvēki, paskatieties, ir atbraukuši no Tallinas, ir atbraukuši no Klaipēdas, ir atbraukuši no visām Latvijas lielākām pilsētām, ja? Lūk, tas taču ir liels gandarījums, bet arī liels pienākums. Liels pienākums. Un man ļoti gribētos, ka mēs neaizmirstu, ejot uz priekšu, arī savu pagātni. Un te vēl kā sargs ir mūsu asociācija. Tiešām mūsu asociācija. Un ja asociācija strādās ar tādu prieku kā līdz šim, un ir tāpat strādā jau tagad mēs jūtam, tad viss būs labi. Un ziniet, manai paaudzei, mana vieduma cilvēkiem, liekas tā, ja ir tāda doma, ka mana tēvzeme dzīvos mūžīgi, ka dzīvos mūžīgi mūsu valoda, tad arī mums vecumdienas pavadīt ir vieglāk. Būt par skolotāju, tas ir tas jūsu sirds aicinājums. Jūs neesat nekad nožēlojis to, ka jūs esat atdevis sev visu? Nē, nožēlojis es to neesmu, bet teiks, ka es gatavojos par skolotāju, nē. Nebija tā. Sākumā bērnībā man bija tāds spogulis liels, papa mums taisīts, un viņš jau bija kapā, bet es apstājos un Pater noster, qui es in celis, sanctificēter nomen tuum. Jā. Gribējāt par mācītāju? Jā. Bet tad viss aizgāja pavisam. Lūdzā jau, ka sāk strādāt, tas jau pavisam cits. Tad bija. Un kā ar tām valodām? Jums latīņu valoda arī bija jāmācās? Par valodām ir tā. Man bija jāmācās, tas ir Aglonā. Tā ir klasiska ģimnāzija. Grieķu un latīņu valoda bija galvenokārt. Svešu valoda, vācu valoda. Angļu valodu tur mācīja, bet es biju pamatskolā tikai svešu valoda, bija vācu valoda. Un tur es angļu valodu es neesmu mācījies. Bet ko tas dod? Visas tās valodas, kas grieķu, latīņu valoda, tas dod, es esmu klasiskuma cilvēks. Un latīņu valoda tomēr bija tā valoda, kas virzīja uz priekšu zinātni kādu laiku. Cik jūs bijāt ģimenē bērni? 4 bērni, bet man papiņš nomira, kad man bija tikai 9 gadi. Un palika viena māmiņa. 36. gadā, kad es beidzu to pamatskolu, tad, mamma tomēr teica, dēls, varbūt, ka tu Aglonu es ļoti gribu, lai tu būtu Aglonā. Labi, Aglonā, bet tas, tad, kad nācās jau braukt uz Aglonu,
Tad izrādījās, ka mājās nekas nepaliek. Un mamma viena pati tur ar vienu māņu, kas zina, ko lai tur dara. Nu, un nācās vienu gadu palikt mājās, saimniekot. Bet nu, ko es tur varēju saimniekot? Bet es gan no kaimiņiem man tāds rutkus rādi blakus sāģā, zinām, no viņiem palienēja zirdziņu, koku arklu un aru zemi. Viens pats. Nu, priekš sevis, jā, aru zemīti basām kājām, zin, tāds niedziņš jau bija maziņš, bet, nu, varbūt, ka tāpēc arī, zin, noturēja tās veselību. Nu, bet tad māsiņa beidza institūtu, un, nu, es varēju iet. Kas man patika Aglonā, zini. Tur arī vīrieši ļoti daudz runāja par zinātni. Jā, daudz runāja par zinātni. Nu, cik nu katrs tur prata, un cik katram tur ļāva tur runāt par zinātni. Bet katrā ziņā man tas patika. Un patika vēl tas, ka pašā Aglonas ģimnāzijas, jūs pazīstat Aglonas ģimnāzijas? Ne? Tur augšā bija tāda viena tāds laukums, kur parasti vakaros uzkāpa skolēni. Skolēnu orķestris uzspēlēja. Parastos vakaros, bez... Jā. Nevajadzēja ne svētkus, neko. Nu, tas ir, ziniet, tas ir brīnišķīgi un spēlēja. Un mēs pārējie tur puikas, ir liela laiva tāda bija. Nu, ļoti, Aglona ir ļoti interesanti. Viņa tas lielais ezers un iekšā tur tas sals, kas vēl latviešiem ir visās dziet. Nu, un tu sēdi tajā laivā lielā un, zini, viss tās skaņas nāk no ģimnāzijas, tas no mājas augšas. Nu, tas ir brīnišķīgi. Bet 43. gada maijā, jau diezgan agri, tas ir, beidzām to vidusskolu un visu. Bet tad pēc tam arī nāca pavēle, nu bija katru visu. Un taisn tie gadi sakrita, ka jāiet dienestā. Vācu dienestā. Vācu dienestā, jā. Nu, tai Latviešu leģionā iznāk tagad. Toreiz nebija nekāda jēga tur. Nu, un mēs, pirmā tāda vieta, kur apmetamies, bija Jelgava. Un tad mums visas tur, kas bija ģimnāzijas izglītība, cik kāda, nu, tā bija, nu, artilērijā nozīmē. Un braucām uz Vāciju pēc zirgiem. Jā. Un, ziniet, tas bija ļoti interesants. Nu, braucām, jā, un Lineburgā, tur tā zirgu novietne bija. Un tas ir kāds 100 kilometri, vai cik tur no Hamburgas bija, un to Hamburgu bombardēja milzīgi. Nu, un uzlidojums, un mēs tur bijām no 12 cilvēku kaut kādu salasīti mums no latviešiem, jā. Es tikai, diemžēl, esmu aizmirsis to rotas, ne rotas, bet tā vada komandieru, kas mums bija līdz. Bet bija kārtīgs puisis. Un visus alarmu, un visus jāslēpjas. Mēs teicam, kāpēc mēs latvieši slēpsimies? Nē. Un viņš, jā, nekur neslēpsimies šeit, paliksim te. Un tas bija 18. novembris, kad mēs tur bijām. Un viņš, nu, puiši stāsimies rindā un dziedāsim Dievs svētī Latviju. Un dziedam Dievs svētī Latviju.
Bet sasēdamies vilcienā, visiem dziedājām, bet tad, kad sāku, jau tu robežu bija pāri, un sāka dzirdēt jau lielgabalu šāvienus, tad pavisam citas domas sāka, kur mēs braucam, kur mūs ved? Bet iznāca tā, zini, ka ar visu to savu artērijas pulku, to viena atkāpšanās vairāk nekas nebija. Faktiski mani tur Krievi saņēma ciet. Bija forma, tāpēc saņēma ciet? Ne forma, jā, forma. Bet, nekas. Tūlītās, un tad tūlītās es ar Jānis arī satikos. Jānis ir mans tētis, lai skatītājs zinātu, un jums ir tāds kopējs dzīves stāsts tālākais ar Jāni. Jā, un tur ar kopējs dzīves stāsts ar Jāni kopā. Ziniet, tas ir, Jānis ir, faktiski draugu nav daudz cilvēkiem. Nav draugu, tāpat kā mīlestības divpusējas nav. Viens mīl, otrs tikai tev sevi mīlēt. Vairāk nekas nav. Bet mums bija tiešām tāda draudzība. Man ļoti Jānis bija patiesa draugs. Viņš arī atstāja tādu labas atmiņas arī līdz saviem mūžu beigām. Un kas mums tad bija? Mums visus sadzina kopā tur universitātē, tur kādā pagrabā universitātē, tur visus tos, kas saņem tos ciet. Un tur ir tas konvojs, es pat nesapratu, ko tur ir konvojs. Un ar Jāni kopā esam, tagad kur brauksim. Zini, viņš teica, tagad brauksim kaut kur mūs vedīs. Un tad mēs kopā arī turējamies. Un mums, zina kājām no Rīgas līdz Valkai. Kājām, jā. Un zābaki bija tādi kaut kādi gumīnieki, es nezinu, tāds zeķis jau nebija, bija tādi auti. Un kaut kā mēs, pa ceļam arī, ziniet, kurš nespēja iet to, faktiski nošauja cauri. Un tāpēc jau mēs turējamies kopā, un man bija tiešām ļoti grūti. Aizgājām līdz Valkai, Jānis mani faktiski turējies zem rokas, un mēs kaut kur tur, kur mūs novietoja, tādās otrā stāvā kaut kāda, es neceros. Un vakariņās jāiet. Un es saku Jānim, ej vakariņās, draudziņi, es nevaru vienkārši. Nē, es tev vien neatcešu, es varu palikšu arī. Tad tur nāca Krievi tie, zaldāti, visus zina projām, bet laikam mūs neredzēja otrajā stāvā, tad lāvas. Un palikām, un kopš tā laika visi kopā braucam arī vagonā, uz Novosibirsku. Kur vērt, neviens jau nezina, kur mūs tur vērt. Un tur bija ļoti interesanti sākumā, zini, te vagonā, kādi tur lāvas, tur nekā nebija, ja? Un to Krievu zaldātu ielika ar visi, un zini, tie puikas jau arī, kā puikas, strēļiem, Зачем с винтовкой сидишь? Un tas tam puikam jau zaldātam arī bailes. Ko tu zini? No rīta, kas no rīta, visos vajadzības izzina ārā, tu saproti. Negribu stāstīt.
negribas stāstīt. Nu, un tad nāca tas, ka zaudēts bezšautenis. Jā. Nu, un tad draudzīgi pārrunājumi, kur mūs vēd, bet viņš jau var nezinu ko. Nu, Jūs visi bijāt vairāk vai mazāk vienādu gadu. Jūs bijāt visi jauni. Nu, Vagonā, jauni. Cik gadiņi bija tad? Nu, cik gadu man bija? Man bija 44, 22. Tas ir 22. gadā dzimis, kaut kas 20 gadu pāri. Jānim arī tas pats ir apmēram. Labi, es jau drusku vairāk, Jānis drusku mazāk, bet abi divi kaut ko krieviski pratām. A citi tur arī neprata. Un arī lietuvieši un igauņi tur bija kopā sadzīti. Un zina, laukos strādāt, zina, pie lāvās gulējām. Plikars, nekas tur nebija, zina. Un tu rītā pamosties, te blakus nekustīvais cilvēks. Nav viņa. Ai, tas ir tāds briesmīgs laika posms. Bet, nu, un kopā ar Jāni, kā dzīvosim, klausies. Mēs arī runājam daudz. Un mēs norunājam tā, ka, zini, ko mēs varam te izdarīt? Nekā. Un tāpēc jāizdzīvo. Un tāpēc jāizdzīvo. Starp cilvēkiem ir tomēr daudzi labi cilvēki. Un tā arī jebkurā sabiedrībā. Arī mūsu sabiedrībā droši vien. Un man gadījās, un arī Jānim tur gadījās, nu kaut kā ļoti labi. Ļoti labi. Un mēs kaut kā sadraudzējamies ar tur rumāņi tur bija, un čigāni, zini, un viņi tur, nu, visādi tur bija vācieši. Un no turienes mūs salasīja, un atkal vagonos, un prom. Un prom uz Novosibirsku. No Novosibirskas uz Ļeņinskuzņecku. Tas ir šahtas. Un tur tieši Ļeņinskuzņecka, nu arī nolikta no tās nometnes, zina, kādu pāris kilometrus tām šahtām katru dienu, un tad šahtā iekšā. Un tas bija briesmīgi. Tas bija briesmīgi. Cik gadus jūs sabijāt prom? Uz Sibīrijā no 43. 4. Faktiski 4. no 4. līdz 7. 3. Jā. Līdz 7. un 7. tad mūs visus salika vagonā. Latviešus, igauņus un lietuviešus un uz Silumē prom. Uz Igauniju? Uz Igauniju, jā. Un ziniet, nu, tas ir arī humors. Tur ir tāda Vaivaru stacija arī pie Silumējas tuvumā. Un tur arī tas vilciens pienāk. Un tagad, zini, mēs visi, zini, apkārt ar suņiem, ar šautenēm, ar mašīnām, šitāt, nu, tās Krievu. Kalašņikovi. Jā. Un mūs dzina, un kā skaitīja, zini, vagonā. Tas pasažieru, nekāds pasažieru vagons bija, tas bija vienkārši... Lopu vagons. Lopu vagons, jā. Un viens gals, otrs gals, un tas pastāv tā dēlis pārlikts, jā. Mēs tur otrā stāvā, jā. Un tagad skatīts, un tad bija Krievu zaldēti, nu kā jau Krievu zaldēti, vienalga tur. Skaitēts, visi uz vienu pusi, tagad skaitīsim, cik jūs te esat. 1, 2, un tu tur rāpos par šito dēļu, tu uz otru pusi, tas kaut kas riebīgs, jā.
Bet nācās rēpot, neko tā darīt. Un tagad visas, redz, un ārā. Un viss suņi ir apkārt ar visu šautenēm, un kur man dzen, kur mūs dzen, mēs arī nezinām, bet mēs ar Jāni turamies kopā. Un, ziniet, šitas joku lieta. Beidzot, pirts. Nu jā, labi, jāiet mazgāties. Nu, ko tur mazgāties? Un pa ceļu šitā nomazgāties. Bet, katrā ziņā, ko tad mums visas drēbes noņēma nost, kas mums bija. Un uzdiedz, ziniet, бывшие в потреблении БУ šitās, Krievu soldātu drēbes. Gāja uz šitie darba bataljonos. Katrs piemērīja, kā tur ir. Un te tevi iedzina iekšā te pirtī kā briesmīgu noziedznieku. Tur nomazgājies, izgāja ārā, jau zaldātās drēbēs, jā. Un jau apkārt Krievu zaldāti, tūlītās komandieri, kas tur dziedās, un tūlītās iet, un ar dziesmām gājām uz novietniem, Silamējā. Zini, tas ir jocīgi. Tas ir jocīgi. Tāds. Jūsu dzīvē Ainiņa bija tā īstā pusīte, tā īstā mīlestība. Jā, tā tas bija. Kopējs darbs bija. Un, zini, faktiski mums arī bija kopējas vērtības. Ja saproti, viņa bija nabadzīga. Un faktiski laimīga. Ja saproti, ja cilvēks dzīvo noteiktā vidē, un viņš vairāk neko nezina, kā tai vidē ir. Un ja tai vidē ir tev vecāki, kas tevi mīl, darbs, kāda tev atpūtīja. Bet tu citu nezini atpūtīja. Nekāda literatūra te tur nav. Un tu jūties laimīgs. Tāpat arī viņa. Un tāpat arī es. Te pašās rakoncos, kad bija vēl dzīvs tētis un paša tā agrā bērnība, bija cita drusciņa. Bet arī tā vide bija vienkārša. Tā pati nekādas literatūras tur nebija. Nekādas ārējās tādas informācijas nebija. Tikai izņemot, ko tur mācītājs pateica brīģi baznīcā un tas ir viss, ja? Un tu jūties tāds, kā tu jūties, un tu jūties laimīgs. Bet tad, kad tev pāri tai vidē, un tu redzēji, ka kaut kas cits, tev izjūti, kas tev pietrūkst. Un tad rodas tāds griba kaut ko sasniegt, man tas, šis īpašība, man personīgi ļoti palīdzēja. Mēs latvieši tiešām sava identitāte mums ir, savas tradīcijas mums ir, sava valoda mums ir. Bet mēs tomēr tikai attīstot savu prātu, varējām kaut kā izsisties uz augšu. Tikai prātu. Protams, arī paturot visu, ja man ir prāts, tad es apzinos sevi. Un ja es apzinos sevi, tad man ir sava kultūra.
man ir savas vērtības, man savas tradīcijas, bet man ir jāapzinas. Un lūk, šie cilvēki, no kurienes viņi radās. No kurienes viņi radās. Visi tie baroni, kas te bija, un visi, kas bija, nu, daudzi bija mums nenaidnieki. Bet daudzi būtu mums arī draugi. Mērķelis, un tad vairāki citi, jā. Mēs kaut ko varam izdarīt, bet tikai balstoties uz sasniegto, balstoties uz savu, teiksim, jau iecerēto un sasniegto. Un to izvērtējot, mēs varam virzīties uz priekšu, protams. Tātad runājiet tagad par tām reformām. No reformām, jā, protams, vienmēr tās reformas ir vajadzīgas, jā. Kādas pārmaiņas. Bet tikai ar apdomu, uz ko tu balsties, kur tu taisies. Vai tev ir kāds mērķis, vai nav, vai tu redzi to vietu, uz kur tu gribi tiekties un kas tad notiksies. Ja to zina, tad to visu nevar izdarīt vienā mirklī. Nu, nevar to izdarīt. Tad atceries, tad arī mums arī, nu, kas no komunistiem bija. 5 gadu, 3 gados. Jau tūlītās būs, nav nekā. Ja? Tāpat arī tā nevar rīkoties, ka, lūk, rītā tūlītās būs citādāk. Kā jums liekas, jūs esat audzinājis daudz skolotājus un pedagogus, vai šodien vārds skolotājs, nu, tam ir tāda prestiža skaņa? Tas ir cienīts cilvēks? Ziniet, tas skolotājs, šodien skolotājs, viņš pat arī nezina, ko vajag. Ko viņam vajag izdarīt un ko vajag panākt. Un skolotājs, laikam, tomēr ir tas cilvēks, kas palīdz tam bērnam, viņa skolniekam, nu, apgūt zināšanas. Tas nenozīmē būt skolotājiem un iemācīt tev domāt tā, kā es te to teicu. Nē. Īsts skolotājs šodien cenšas strādāt ar skolēnu dialogā, lai skolēns domātu. Vai mēs paši vispār apzināmies, kas ir mūsu pedagoģijas vēsture, kas ir tie mūsu skolotāji, Latvijas skolotāji? Zini, visa šī doma par Baltijas pedagoģijas vēsturi jau aktivizējās 70. gados. Arī tagad Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijā. Jau no 70. gadiem sākās šīs starprepublikaniskās konferences. Mums nebija tādas starptautiskās, bet starprepublikaniskās konferences. Un te bija no Igauņi, lietuvieši un latvieši. Bet ir taču, kas turpina to darbiņu. Jā, ir kas darbina turpina. Un šeit man ir vislielākais prieks. Un vislielākais prieks, jo pavisam vienkārši pieeja. Kāda ir tava skola? Nu, kas palic no tevis, vai no manis, jā. Un visa tagatavota asociācija, kura tika izveidota 99. gadā, un taisni manā akadēmijā tur, un taisni piedaloties visiem vēl, kad dzīviem tajā laikā esot. Un tu jūti, ka šodien visi šie 10 gadi, kas tur bija veltīti faktiski asociācijai.
un pētnieciskam darbam, ka pirmais tas pētījuma objekts bija un priekšmets skolotāju izglītība un pedagoģiskā doma Baltijā līdz 40. gadam. Tā pati doma padomi laiks līdz 90. gadam. Nu, faktiski viss tas mūsu mūžs, gribi vai negribi, bet bija padomi laika mūžs. Tad arī ko zini? Padomi cilvēks, nu, jā, kā citādāk. Nu, un visā tai padomi laikā, nu, es arī biju partijas biedrs. Jūs uzņēma partijā? Jā, man uzņēma partijā. Tāpēc, ka es dzīvoju starp labiem cilvēkiem, kas to izdarīja. Jums tā dzīvē iznācis tā, ka jums allaži blakus ir bijuši gan labi cilvēki, Jā. gan arī jums pašam ir tāda ticība bijusi, ka jūs darat labu un darat pareizi. Es domāju, ka ziniet par to, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Es gribēju to darīt, un tas ir viss. Un uzskatīju, ka tas ir darbs, vajadzīgs darbs. Kā kuram tas patika, nepatika, nu tas ir cits jautājums. Bet viss tas, kas ir izdarīts, viss tas šodien tas lielākais gandarījums, ka tā asociācija strādā. Un ka faktiski viss tas darbs, kas tika paveikts, veidojot jau te padomi laikā, jā, veidojot visu to kopdarbību un tad vienotību. Ka viss tas darbs, viss tī ideja nepazuda. Saprotiet, draudziņas, visa tā ideja, jebkura ideja, ja nestrādā, viņa pazūd. Viņa pazūd. Pie idejas ir jāstrādā. Un šodien, lūk, visa tā ideja strādā. Vai ir vajadzīga diplomātija, lai panāktu savu domu, lai panāktu dialogu? Man liekas, lai panāktu dialogu, pat man 30 gadu gandrīz nostādājām kopā pētnieciskā darbā ar profesoru Annu Kopeloviču. Viņš ir tagad Ņujorkā un uz mūsu konferenci viņa būs šeit. Viņa ir ebrejiete. Bet, nu tā, lai tas būtu, jā. Bet gudrs sieviete. Un man, paldies Dievam, laimējās dabūt tādu cilvēku, ar kuru var diskutēt, runāt. Un ar šo cilvēku var runāt par visu, ko. Tas nenozīmē, ka es varu runāt par visu, ko. Bet, nu, katrā ziņā mēģināt, jā. Viņa matemātiķa bija, es te vēsturnieks. Un, ziniet, man laimējās ar viņu kopā nostrādāt pētnieciskajā darbā. Kā panākt to vienošanos? Mums sākumā bija, protams, daudz. Mēs arī nerunājam sākumā, nu, ebrejs un latvijas, jā, nerunājam. Bet, nu, strādājam kopā un viss bija ļoti brīnišķīgi. Ļoti brīnišķīgi. Nu, un, protams, tai darbā var gūt panākumus tikai tad, ja mums ir vienots tomēr uzskats. Lai mēs varam nonākt līdz tam vienotam uzskatam. Un kā to var izdarīt? Man liekas, ka to ir jābūt iespēja prasmei klausīties. Kāpēc tu tā domā?
Nevis, ko tu tur domā, bet kāpēc tu tā domā? Un lai tu arī padomā, kāpēc viņš tā domā? Nevis muļķis tās vai ienaidnieks, un man tur nav ko runāt. Un kad es iemācos klausīties, un viņa Anna, Aniņa, pastāst, kāpēc tu tā domā. Tā. Un tad varam parunāt, kāpēc. Un tu padomā tagad, kāpēc es tā domāju? Tu padomā. Un tu zini, mums strīda, ko nozīmē strīda? Strīda, nē, bet katrā ziņā domstarpība bija daudz. Bet mums neviena vārda nav, bet kurš izdrunāts, un esam vienojušies par šī vārdu ierakstīšanu tur. Un tam ir milzīga nozīme. Un tāpēc divi pētnieki nevar būt pētnieki, ja viņi viens otru nepazīst. Jūs kādreiz gribējāt tā kā būt mācītājs. Kā tagad ir, kādas ir jūsu attiecības ar Dieviņu? Ar Dieviņu, ziniet, man vienmēr ir bijušas labas attiecības, tikai mana jaunība varbūt kādreiz piemirsa to. Es atceros, kādreiz mēs ar vecos Zelmeni diskutējām. Es tāds teicu, ka tomēr ticība ir jābūt. Kas tas ir vēsture, ir zinātne, un viņa sieviņa Zentiņa sēdēt un klausies, Valdemār. Atceries, ka tu tur bija, kad tu pats teici, ak, Dieniņ, kā tie būtu labi. Jā, bet tā ticība kaut kur ir. Un, ziniet, visi saka liktenis. Kas tas ir liktenis? Kas tas ir gadījums? Vai tas ir Dieva pirksts? Vai tas ir gadījums? Vai tas ir likumsakarības tikai? Nezinu, kā tas ir, bet man liekas, man daži tādi mirkļi, ka tas kaut kāds augstāks spēks mani pasargāja. Un šodien es esmu ticīgs cilvēks. Lai gan, protams, zinātnē ir grūti pierādīt to. Bet, ja zinātnē būs viss pierādīts, tad nebūs tā Dieva. Bet kad tas būs, es nezinu. Tas laikam nebūs. Vecākiem cilvēkiem, un tā ticība kaut kādai ir jābūt kaut kādai ticībai. Kaut kam ir jātic. Pēc ticējiem var būt cilvēks. Cilvēkam tas viss ir labi, jā. Bet vai ir kaut kāds augstāks spēks par mums visiem? Nosauc viņu kā gribi. Teiksim, ja ir zinātnes atklājums kāds ir, tad tā nav Dieva. Tas jau likumsakarības kaut kāds, jā. Bet kāpēc tā pasaule tur radusies, un kā tur radusies, un kā tas viss attīstījies? Un kādreiz mēs arī bijām tādi, ka zinām, tur ir debesis, un ellē tur, bet tagad mēs zinām, ka ne tur nav. Ja? Un varbūt arī pašā ticībā, tā reliģijā, daudz kas mainās. Nevajag jau cilvēkus baidīt arī šodien, ka būs elle un būs debesu valstība. Ka mēs dzīvosim citu cilvēku atmiņās, ja mēs esam labu darījuši. Bet tikai žēl ir tad, ka mēs esam
citiem cilvēkiem vajadzīgi, tad viņi mūs ciena, tad viņi mūs arī, apbrīnoja, gribu teikt. Bet tad, kad vairs nav vajadzīgs, tad arī zūd no atmiņas. Un lūk, palikt mūžībā, laikam, palikt atmiņā. Un es lūdzu Dieviņu, lai arī jūs paliktu cilvēku atmiņā, savas tautas vismaz atmiņā. Tāpat kā mēs katrs to gribētu. Man liekas, skrienam mēs, nezinām, kur skrienam. Zināšanām jābūt. Ja ir zināšanas, tad mums ir par ko runāt. Ja nav zināšana, tad tā pļāpāšana, un mēs vairs nezinām, par ko mēs runājam. Tā tas ir. Un beigās visi tikai, lai skolēnam būtu jauki, lai būtu brīnišķīgi, tas tev vajadzīgs, jā, tas viss ir vajadzīgs. Bet man liekas, ka mums būtu jāpārzina šodien, ko es gribu no tā cilvēka, kādu cilvēku es gribu. Un tur, laikam, ministrijai būtu tas viss labāk jāzina, bet es šaubos, vai viņi to zina. Vai viņi to zina, kādu cilvēku man vajadzīgs. Šodien tikai vajag parēķināt ar naudu, kā tu darīsi. Man vispār karjera, man šis vārds riebs. Ko nozīmē karjera? Ko nozīmē karjera? Man patīk darbs, un es gribu darīt to darbu. Un tas ir viss. Un to darbu es varu palikt tikai tad atmiņā cilvēkiem, ja es viņam esmu vajadzīgs. Vai ja es neesmu vajadzīgs? Jeb es esmu vajadzīgs tik ilgi, kamēr vajadzīgs. Pēc tam, tā ir. Es nezinu, tas ir, zini, tāds īpašs jautājums, kurš mums derētu runāt, un interesanti būtu visu dienu un 2 dienas runāt. Es gribu tev pastāstīt vienu stāstu. Mazajās klasītēs nezinu, tu biji mans augs. Es mēģināju pēc tevis izskatīties, es mēģināju raukt pieri kā tu, es mēģināju sēdēt krustā, liekot kājas kā tu, es mēģināju runāt kā tu, es mēģināju smieties kā tu. Bet tad tas pamainījās, ka es tomēr izveidoju pats savu mīmiku, pats savu sēdēšanas stilu un pārējo. Bet tomēr visu šo laiku es vienmēr esmu lepojies ar tevi par to, kas tu esi, ko tu esi paveicis. Un, ja pat tu nezini, un dažreiz tu man dod padomu, saki, jā, es pagriežos, jā, taisnība. Tāpēc paldies tev par visu, Vestētiņ, mēs visi ar tevi lepojamies.